Labdien, esmu Dainis. Šodien runājam tālāk par programmu Autodesk Fusion 360 un funkciju sculpting, jeb latviski tēlniecību. Tātad ieejam šajā opcijā, izveidot formu un izveidosim, teiksim, boksu kastīti šajā plaknē no centra. Tā, paņemsim uz rusiņu lielāku. Tā, kas mums šeit atverās? Šeit mums atverās lodziņš, kurā ir parādīts garums, platums un cik daļās sadalīt pa vertikāli un pa horizontāli. Un to mēs varam šo laukumu skaitu palielināt, izmantojot šos trīs kursorus. Teiksim, plus uztaisīsim tā pārskaitli 4. Redzam, parādās plus mīnus, lai zinātu, kuru pusi braukt 4. Un tāpat uztaisīsim uz leju. Un te arī 4. Tā. Forma mums ir izveidota, kas mums būtu vajadzīga. Tagad, ko mēs varam šeit darīt? Šeit mēs varam izveidot spoguli. Kā redzam, šeit jau viena līnija ieķiksēta. Par platumu varam ieķiksēt otru un varam ieķiksēt trešo. Šajā gadījumā mums visi trīs spoguļi ir atvērti. Ja mums būtu atvērts tikai viens spogulis, tad mēs teiksim iezīmēt šo plakni, iezīmēsies arī šī plakni. Bet šajā gadījumā, par cik mums ir atvērti visi trīs spoguļi, tad iezīmēt šo plakni atvērsies visos 4 stūros. Un to mēs tūlīt pastīsimies. Tā, ok. Veidosim. Tā, šito mums nevajag. Tā, tagad paņemsim plakni. Kā redzam, iekrāsojušies visi šitie 4 stūri. Tāpat apakšējā 4 stūri. Un ja tagad mēs kaut ko darīsim ar šo vienu, automātiski veidosies pārējie stūri. Tā, pabīdīsim uz āru. Un uz šo pusi. Un uz šo pusi. Nu, piemēram tā. Ok. Tagad mums izveidojusies tāda figūra. Interesanta. Kur visi atzari, kā redzams, ir vienādi izbīdīti uz visām pusēm. Tas varētu būt kaut kāds tā kā paliknis, kaut kā no apaļam. Tā, atgriezīsimies atpakaļ sākumā. Tā, te ir mūsu kubiņš. Un tagad modifikācija. Mums atverās otrs panelis, formas veidošana. Šeit ir kursori. Šajā gadījumā automātiski iestādās daudz funkciju kursors. Teiksim, ja jūs izvēlaties kādu plakni, tad jūs šo plakni varat virzīt jebkurā virzienā, gan pa horizontāli, gan pa vertikāli, gan arī grozīt jebkurā virzienā. Tas ir tāds universāls sensors. Ja jūs izvēlaties šo opciju, tad jūs to plakni varat kustināt tikai stingri vertikāli vai stingri horizontāli. Ne uz sāniem, nekur citur. Šajā gadījumā jūs varat to plakni tikai grozīt un nevis kustināt, ne uz vienu pusi. Tas ir šitās funkcijas izmanto tad, ja vajag kaut ko konkrēti panākt. Bet biežāk jau atstāju šito daudz funkciju. Tāpat šeit ir tāds sadalījums. Ja jūs gribat strādāt tikai ar punktiem, nospiežot šo pogu, jums atverās visi punkti. Un jūs varat veikt darbību tikai ar konkrētiem punktiem. Teiksim, atzīmēsim. Turam nospiest tausiņu Shift. Tā, punkti ir iezīmēti. Tagad mēs varam pacelt uz augšu vai nolaist uz leju. Mums iznāk tāda konstrukcija smuka. Bet, kā teicu, var darboties tikai ar punktu. Ne ar līnijām, ne ar plaknēm, ne ar ko. Tāpēc, ja šeit iezīmēt šo punktu, tad jūs varat darboties tikai ar malām. Pašām malām. Ne ar punktiem, ne ar plaknēm, ne ar ko. Šeit jūs varat darboties tikai ar plaknēm. Un šis ir variants, kad jūs varat darboties ar jebkuru variantu. Gan malu, gan punktu, gan taisni. Tā, šeit kas vēl ir interesants. Tā, šeit pašā apakšā ir display skats. Šajā gadījumā mums ir šī opcija. Redzams, ka mums tas kvadrātiņš ir tādām nopaļotām smukām malām. Bet, ja mēs gribam tādu kvadrātiņu izmantot, lai uztaisītu kaut ko kantainu, izvēlamies šo opciju, un mēs redzam, ka mums ir kvadrāts ar taisnām malām. Un attiecīgi mēs varam ar viņu rīkoties.
teiksim, bīdot uz šo pusi, pabīdīsim uz augšu. Redzam, mums iznāca tāda taisstūra formas konstrukcija. Tāpat, ja gribam iedzīt kādu plakni iekšā. Tā. Redzams. Tas ir tad, ja ir taisstūra forma, tas ir šī opcija. Ja mēs atgriezīsimies atpakaļ pie šīs opcijas, tad mums paliek tas pats kvadrātiņš, bet tikai visas līnijas jau ir nopaļojušās. Tā kā to var izvēlēties. Tā, kas te mums vēl tāds būtu interesants? Tā, ir vēl viena tāda interesanta lieta, kā taustiņš uz klaviatūras Alt. Ko tas nozīmē? Teiksim, ja mēs izvēlamies šo plakni, turam nospiest taustiņu Alt un stumjam uz leju. Par cik mums te ir viss nospoguļots, tad mēs redzam, ka mēs esam iebīdījuši iekšā četras laukumiņas. Ja mēs paņemsim to no šitās vietas, tad redzam iekšā iebīdīti 4 kvadrātiņi. Tāpat mēs varam izdarīt šādā veidā, turam nospiestu Alt un to kvadrātiņu varam izvilkt. Tā, teiksim, ja te mēs iezīmēsim punktus, paņemsim tā šo, izvēlamies, plakni mēs nevaram izvēlēties, ejam uz plakni. Tā, pagriezīsim. Turam nospiestu Alt. Redzam, mums izvirzījies kvadrātiņš. Tāpat mēs to kvadrātu varam dabūt ārā šajā gadījumā uz plakni, kad mums ir. Turam nospiest Alt. Izbīdās. Un tāpat mēs varam izmantot šo plakni. Turot nospiestu Alt, mēs varam viņu aizbīdīt uz augšu, vajadzīga augstumā. Tas arī kādreiz ir vajadzīgs interesanta lieta. Tāpat es varu parādīt vēl vienu interesantu lietu ar šo taustiņu Alt. Teiksim, ejam atpakaļ, izvēlamies plakni vienkāršu. Tā izzīmēsim no centra. Tā. Tāpat šeit varam pavairot līniju skaitu. Šitādā veidā uztaisīsim. Nu, tā simetrija mēs pagaidām nekādu neliksim. Ok. Un tagad ir tāda lieta. Ja mēs veidojam zīmējumu, tad nospiežot tā, šeit mēs atgriežamies uz vispārējo, nospiežot šo malu, un ar kursoru braucot uz sāniem, mēs redzam, ka mums veidojas šitā daļa pastiepjas garāka nekā viņa bija, un veidojas tāda slaida līnija ar visu pārējo plakni. Bet mēs to varam izdarīt arī savādāk. Ja mēs ejam iekšā šajā selekcijā, izvēlamies taisstūra formu, nospiežot uz šīs malas, un turot nospiest taustiņu Alt, mēs šo kvadrātu palielinam par šo laukumu. Viņš nevis vienkārši izstiep visu šo laukumu, bet pieliek detaļu klāt. Tāpat, ja mēs izvēlēsimies šo malu, turam nospiestu Alt, tā, mazliet pagriezīsim, turam nospiest Alt, mēs pacelsim plaknes daļu uz to pusi, atkal atzīmējam šo plakni, turam nospiestu Alt, un mēs viņu pagarinām uz šo pusi. Un tagad, ja mēs gribētu izveidot šeit tādu opciju, uz leju turam nospiest taustiņu Alt, kā redzams, viņš izveido tādu kabatu. Tas ir interesanti. Kur tādu var izmantot? Teiksim, ja jūs taisat kādu galdiņu, kur ir vairākas, kur gribat ielikt vairākas detaļas, jūs vienkārši iezīmēt laukumus. Teiksim šitā. Turot nospiestu Alt, tā pagriezīsim. Turot nospiestu Alt. Jūs izveidojat vai nu vienu lielu kabatu,
kā šeit redzams. Vai varat izveidot, nu, teiksim, kur te mēs varam izveidot. Tur mums šito. Nu, kaut vai tā. Tātad turot nospiestu Alt. Mēs izveidojam vēl papildus 2 kabatas. Nu, un tas ir tā, un ja šeit mēs atgriežamies atpakaļ pie apaļīgām formām, tad mums iznāks tāda konstrukcija, ja kādam tas ir vajadzīgs. Nu, tas būtu neliels sākums par taustiņu Alt un par formas veidošanas opcijām.